Mani sauc Kristīne, esmu 3 bērnu mamma. Šobrīd atrodos bērnu kopšanas atvaļinājumā. Varu teikt, ka esmu aktīva dzīvesveida piekritēja un man vienmēr ir patikušas dažādas fiziskās aktivitātes, bet ja runa ir par svara jautājumu, tad es laikam teiktu, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas diezgan ātri pieņem svarā un nevar atļauties ēst visu, ko gribu. Protams, līdz kaut kādam brīdim šis svara jautājums īsti man nebija aktuāls, bet tāds pagrieziena punkts bija pēc 3. bērniņa piedzimšanas, kad mans ķermenis ļoti izmainījās un krita mans pašvērtējums, man nepatīk, kā es izskatos. Jā, arī sākumā es mēģināju tievēt patstāvīgi, taču šie mēģinājumi nebija efektīvi. Es vienmēr atgriezos turpat, kur es sāku, un sākot meklēt informāciju, tad attiecīgi es nonācu šeit, labsajūtu un svaru korekcijas centrā Via Vitalitēm. Man ļoti patika, ka šeit tiek piedāvāta kompleksa svara korekcijas metode. Katru dienu tiek sastādīts noteikts dienas plāns, pēc kura attiecīgi tu vadies visas dienas garumā. Piemēram, kad ir saplānotas tavas ēdiena reizes, kuras fiziskās aktivitātes tev pienākās, kādas spā procedūras tev jāapmeklē. Tas ir tas moments, kad tev ir viegli, jo tev par ko nav jādomā, tevi netraucē liekie kārdinājumi, kas varbūt bija mājās. Teiksim, šī zināšanu bāze, izejot šo programmu, viņi ir pietiekoši, lai tu šo iesākto turpināt arī mājās. Es savu, ideālo svaru sasniedzu 3 mēnešu laikā. Centrā gan neuzturējos visu laiku, bet apmeklēju to periodiski. Un kopumā zaudējot 13 kilogramus. Tūlīt būs gads pagājis un vēl joprojām, šie rezultāti ir saglabājušies, jā. Cilvēkiem liek iemācīties to, ka, lai notievētu, ir jāēd. Arī man, bija tas moments, vai es te varēšu izturēt, vai te nebūs jābadojās. Bet atbraucot šeit, tev ir 5 sabalansētas, regulāras maltītes. Manas uzturēšanās laikā man bija sagatavota katru dienu sava programmā, kura iekļāva rīta rosmi, ūdens aerobiku, trenažieru zāles apmeklējumu, nojošanas, dažādas sejas un ķermeņa kopšanas procedūras. Arī brīvajā laikā bija pieejams dažādas nodarbības, piemēram, joga, izjādes ar zirgiem, cigunu nodarbības. Es esmu ļoti apmierināta vispār ar rezultātiem, jo ļoti mainījās pašapziņa, iekšējā pārliecība. Protams, es sevi arī uztveru savādāk, jo pirms tam es sevi īsti nespēju pieņemt. Šobrīd es jūtos ļoti pārliecināta par sevi, sievišķīga, un līdz ar to arī tāda atvērtāka, pavisam citas tās sajūtas, kuras, ja es salīdzinu, kas man bija iepriekš, jo tad vairāk tie liekie kilogrami bija tas, kas man visu laiku traucēja dzīvot. Tagad es pavisam viegli, atvērti, man nekas netraucē, es jūtos labi. Tas ir ļoti paaugstinājis manu to pašapziņu.